tomēr arī mūsu valsts ir kā ļoti liela māja, 25 gadi, un tur dzīvo ģimene, kas ir ļoti liela, 4-5 paudzēs ir arī radi daudz, ir dažādi cilvēki, iebraucēji vēl nav tā kā bēgļi tur iemitinājušies, bet tā ir liela māja, un mēs gribam viņu pacelt jaunā līmenī, kā šo skolu, mēs gribam remontu, gribam pakāpties jaunā pakāpē, uzsākām remontu ar vislabākiem mērķiem. Tad mēs redzam, ka, viens saka, ka varbūt tomēr nevajag, varbūt tas būs dārgi un labāk būtu tos līdzekļus kaut kur izdalīt katram uz galviņas un to nedarīt. Nākamais saka, ka būs skaļi, un ja tu tur sāc kaut ko darīt, tad man ļoti traucēs tas viss. Un cits saka, kāpēc tev nevis manā vietā, un tu sāc jau mazliet domāt par to, ko darīt. Un tad tu beidzot pieķeries pie kādām lietām, pie vienas no lielākajām, vajadzīgākajām istabām, un tu iesit ar āmuru un redz, ka tev ir tikai bijis fasādes apmetums, ka tur iekšā viss ir tā kā pavisam beigts, un tev nāksies to darīt, un ka tev vēl apkārt saka, ka tu vienalga, te visu gribi sabeigt, nevis izremontēt, tad tu atsēdies un domā, tas noteikti būs dārgāk, tas būs ilgāk, un ik pa brīdim rodas šaubas, vai man tas bija jāsāk. Bet tad tu noskurinies, paskaties uz visu to, kas ir nepieciešams, paskaties kaut vai uz šo skolu, uz Liepājas celtnēm, un tu ķeries atkal pie darba.